Mēģināšu nodemonstrēt amerikāņu omleti, ko man mācīja viens amerikāņu kungs, gadus 10 atpakaļ. Bet es viņu diezgan bieži esmu gatavojis mājās. Tātad ņemam 2 olas. Skaidriņu trāpa iekšā. Tā, dakšiņu šeit. Tātad nedaudz viņus uztuļam. Nozvanām, lai nesavelkās čokurā. Tā, nedaudz uztuļam. Un pieliekam precīzi 2 ēdamkarotes ar ūdeni. Nav tik vienkārši ar lielu spiedienu krāniem. Viena. Nav vienkārši. Kā man to labu laiku vēlāk teica, tad tas ir vajadzīgs, lai omlete būtu pupīgāk, lai noskūtos. Tā, drusciņ paņemam nost, tas jau būs pa daudz. Sāls bija šeit, laikam, ja? Uzciņ sāli. Un viss kārtībā, liekam virsū. Drusciņi ieduram viņu, lai viņš izcepās cauri. Tā, liekam drusku sieru klāt. Visam. Ko mēs vēl te varam? Tas ir garnējumam apliksies. Tā, drusciņ mazāku karstumiņu vajag, lai viņš nepiedeg, jo viņam ir šādā veidā jāizcepās pilnībā. Nu, šeit ir labs jau, šeit tā kā drusku darētu vēl, jā. Manuprāt, ir ok. Šķīvi. Tā paša arī tādā pašā laukumā arī mēģinām viņu izlikt uz šķīvi. Tā, izslēdzam plīti. Un nodarbojamies ar piedevām. Tātad piedevās varam uzlikt kādu tomātiņu, lai skaisti izskatās un labi garšo. Un uzliksim vēl kādu drusciņu sieri. Garnējuma. Nu, tostermaizīt. Nu, tas arī viss. Ļoti vienkārši omlete.